Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien, uzņēmēji! Labdien! Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras biedri. Mani sauc Jānis Enziņš, esmu Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs, un šis ir LTRK podkāsts Uzņēmēju balss. Šodienas tēma mums būs par dažādību, jo īpaši tādā uzņēmēju kontekstā, darba devēja kontekstā, un šodienas viešņa, ar kuru mēs parunāsim par dažādību, ir Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce. Zaiga, sveika! Sveiki! Nu ko, sāksim ar to, burtiski dažas nedēļas atpakaļ šķiet bija jūsu organizēts tāds ievada seminārs, ievada tikšanās attiecībā par dažādības tēmām. Man bija ļoti interesanti un daudz jaunas lietas, bet lai tiem, kas mums klausās, skatās, lai ir saprašana, kā tu teiktu, kas ir tā dažādība? Kas tas ir? Tāds labs jautājums. Pirmkārt, prieks dzirdēt, ka bija interesanti. Tas jau, man liekas, ir pirmais solis pareizajā virzienā, jo dažreiz par dažādību runājot, tas skan mazliet tā teorētiski. Bet dažādības vadība varbūt tādā kontekstā iegriežot šo te, es teiktu, ir tas, kas mums visu laiku apkārt ir bijis, un tas, ko mēs varbūt cenšamies izslēgt, lai mūsu ikdiena paliktu vieglāka. Respektīvi, es runāju par stereotipiem. Stereotipi ir tas, kas atvieglo to mūsu ikdienas uztveri, informācijas apstrādi un tā tālāk. Tas nav nekas slikts pats par sevi. Bet dažādības kontekstā atkal ir tā iešana pretēji tam dabiskajam, ka mēs paskatāmies uz to, ka tā vide tomēr nav vienāda un ka cilvēki ir ļoti dažādi. Bet iet runa par cilvēku dažādību tad, ja? Principā, jā. Es teiktu, ka viena lieta ir, ja mēs tā vienkāršojam, viena lieta ir cilvēki, kas ir etniskās atšķirības, dzimuma atšķirības un tā tālāk, bet ir arī tās mūsu personiskās īpašības, kas ir saistīts arī, piemēram, ar reliģiju, ticību vai ne, ar seksuālo orientāciju un ar šādiem jautājumiem, kas varbūt mazliet iet nost no cilvēka atšķirības, ko mēs uz aci varam redzēt, un tad ir tā atšķirība, kas varbūt uzreiz uz aci nav pamanāma, bet tomēr ir ļoti būtiska mūsu personības sastāvdaļa. Un tas ir tas dažādības vadības jautājums ir par to, kā ar to visu tagad sadzīvot, ja tas viss ir svarīgs un ja mums tas viss ir jāņem vērā. Tas tāds liels izaicinājums. Labi. Pirms mēs ejam varbūt detaļās, un tā kā mums skatās, es domāju, pamatā uzņēmēji, tad kāpēc, tavuprāt, tieši uzņēmējiem vajadzētu tā kā noklausīties šo te podkāstu, noskatīties un lai jēga tērēt ar to laiku, vai ne? Jā. Man jau vienmēr liekas, tā būtiskā lieta, kas uzņēmējiem varētu būt svarīga, ir tas, ka tad, ja ir sistemātiska un kvalitatīva dažādības vadība uzņēmumā, tas faktiski palielina uzņēmuma peļņu un palielina uzņēmuma to galveno mērķi, uzlabo viņu reputāciju, palielina ieņēmums un tā tālāk. Bet kāda tā tiešā korelācija, tā sasaist starp to, kam ir tā vadības, teiksim, virziens un dažādībai, ja, un man tie peļņas cipari vai caur ko? Jāsaka, ka dažādības vadība, teiksim, Norvēģi mums ir kā tāds labais piemērs. Viņi ir izstrādājuši ļoti tādu labu sistēmu, kur tiešām jau aprēķina konkrētos eiro, cik tas izmaksā un cik tas ienes. Un līdz pat tam, ka, teiksim, ja uzņēmums ir lielāks par 300 darbiniekiem, var aprēķināt konkrētu summu, konstatēt, kuras tieši dažādības jomas klibo un ir vajadzīgas uzņēmumam un cik tas ienesīs. Un, principā, piedāvā risinājums. Latvijā, protams, šādā līmenī vēl mums šeit sistēma izstrādāta nav. Jāsaka uzreiz, protams, ka, teiksim, šāds te, ja tā var teikt, mēra instruments, kas sarēķinātu konkrētos eiro, arī nav lēts.
Bet mēs arī neesam tādā līmenī kā Norvēģija. Līdz ar to mums ir jāsāk ar to mazumiņu. Un tas, ko es gribu teikt, pirmā lieta, ko arī Tirzniecības rūpniecības kamera bieži saka, trūks darbinieku. Mums vienkārši trūks darbinieku. Otra lieta ir tas, ka paaudzes mainās, un tas vienkārši ir jāņem vērā, ka mēs vairs nedzīvojam sabiedrībā, kur cilvēks 18 gados sāk strādāt un 65 gados beidz strādāt tajā nozarē. Šobrīd paaudzes ir nomainījušās to, ka cilvēki meklē to piedzīvojumu, viņi pastrādā bišķiņu vienā virzienā, pēc tam citā virzienā, un tas, ko saka arī teorēķi, tāpat Zanda Rubena bieži par to ir runājusi, ka jaunā paudze meklē to piedzīvojumu sajūtu. Viņi nemeklē vairs, viņiem nav ambīcija kāpt pa karjeras kāpnēm vai kā citādāk. Viņu ambīcija ir justies labi, iegūt jaunus piedzīvojumus. Un šīs ir lietas, ar ko uzņēmējiem arī tad, ja viņi negrib, būs jāsaskarās. Tas vien, ka viņi atradīs cilvēku, tas cilvēks pēc kāda laika aizies. Viņiem būs kaut kādas vērtības uzņēmumā, iekšējā organizācijas kultūra, ja viņi nesaskanēs ar jauno darbinieku kultūru un viņu vērtībām, viņi aizies. Un tāpat arī ar veco darbinieku droši vien, ne? Precīzi, un kāpēc mēs arī runājam par dažādības vadību, jo tā ir arī otra problēma, ka, ja ir ļoti, teiksim, tāda vienveidīga tā darbinieku vide, es tagad trivializēšu, jā, bet, teiksim, visi 40-gadīgi balti vīrieši, jā. Un pēkšņi šajā vidē ienāk, nezinu, tur 23-gadīgs jauna sieviete, 23-gadīgs jauns vīrietis vai, teiksim, tur cilvēks, kurš ir islāma ticīgais vai kā citādāk. Ja? Visādi tie varianti var būt. Pirmkārt, šim cilvēkam būs visticamāk ļoti grūti, jo viņš nevarēs tajā ļoti vienveidīgajā vidē iekļauties. Otrkārt, arī tam uzņēmumam un tiem cilvēkiem, tiem darbiniekiem būs problēma ar to, ka viņi nesapratīs, kā tagad ar šo cilvēku. Mēs te visi par vieniem jokiem smējāmies, vienādas idejas piedāvājām, kā mums tagad citādāk, ko mēs drīkstam, ko mēs nedrīkstam. Un tas ir tas stāsts, ka šī dažādības vadības principi piedāvā palīdzēt uzņēmējiem tajā jaunajā personāla vidē norentēties, jo, rēti, kad ir uzņēmumi, kuri var bez darbiniekiem iztikt, vai ne? Mēs varam iet uz gan digitalizāciju, gan mākslīgo intelektu. Es ļoti ceru, ka kādā brīdī viss darīs mākslīgais intelekts, mēs varēsim tā tikai sēdēt un atklāt. Ja tajā momentā, ja būs tāds moments, tad droši vien dažādības vadības jautājumi iespējams arī zaudēs aktualitāti, bet kamēr cilvēks arī būs iesaistīts tajā uzņēmumu vidē, tikmēr šie jautājumi viņi dabiski kļūs aktīvāki. Un mēs jau arī redzam to, ka mums arī mēdz vērsties uzņēmumi, kas konstatē, ka viņi ir spēruši to pirmo soli. Mēs esam gatavi paņemt cilvēkus ar citu nacionalitāti, citu etnisko piedarību, citu rasi un tā tālāk. Un tad viņiem rodas šī te, ja tā var teikt, varbūt noscīta. Par tiem jokiem nesmējās vairāk. Jā, un pēkšņi viņi nesaprot, kas notiek, vai mēs neesam pareizi, vai tie jaunie darbinieki nav pareizi, kā mums tagad. Un tas, protams, kāpēc es par to runāju, viena lieta ir, kas ir personāla jomā mūžīgi svarīgi, tā cilvēku labsajūta, kas ir ļoti būtiski, bet uzņēmēji varbūt tīpaši, kas ir CEO, nevienmēr līdz tam tiek, viņiem svarīgāk ir tie finanšu rādītāji, vai ne, un tas, kā biznesam veicās. Bet tā sasaiste ir starp to, ka, ja darbinieki nejūtās labi, ja darbinieki nesaprot, kas ir tas uzdevums, kas viņiem ir uzticēts, ja viņi nespēja veikt tās funkcijas, kas viņiem ir jāveic, tad jau arī biznesā neiet. Tad jau arī tas produkts, kas tiek piedāvāts vai pakalpojums, netiek piedāvāts pietiekamā kvalitātē. Un tā ir tas stāsts, kā palīdzēt uzņēmējiem tajā jaunajā realitātē noorientēties. Tad faktiski savēlkot kopā, viens ir tā iespēja piesaistīt uzņēmumam dažādus darbiniekus, tiešām dažādas, visdažādākajās nozīmēs, ja? Vecus, jaunus, dažādus dzimumus, varbūt dažādas rases, dažādas, teiksim, arī cilvēks ar īpašām varbūt vajadzībām un mēģināt saprast, kā tad visi kopā var forši strādāt. Tas nozīmē, ka, ja es kaut kādu vienu segmentu neņēmu darbā, un man vienkārši trūks darbinieku, un tu nebrīnies, ka tev nav ar ko strādāt, tas laikam ir viens.
kas nāk prātā, un ar to ir jāspēj, teiksim, strādāt un saprast, ko ar to visu darīt noteikti. Otrs, es domāju, arī tādā produktu attīstības kontekstā, ja man to produktu spēja novērtēt dažādi cilvēki ar dažādiem skatu leņķiem, tad arī tas produkts iespējams būs beigās labāk. Bet tik tālu sapratu, mēģināsim paiet tālāk, tu minēji, tad dažus no tiem dažādības varbūt veidiem, arī diskriminācijas kaut kādiem veidiem, kas tur kādreiz parādās. Kas ir tie klasiskie un tajā jūsu aptverē? Tad, ko es dzirdēju, tad dzimumi, vecumi, rases varbūt, tautības, kas ir vēl tie varbūt tādi klasiskie dažādības varbūt veidi, ko jūs skatāties? Diskriminācija ir ļoti specifiska lieta, jo diskriminācija ir parasti noteiktas tās seši tie virzieni, jau faktiski tos, kurus tu nosauci. Un diskriminācija ir aizspriedumu augstākā pakāpe. Respektīvi, reti, kad mēs nonākam uzreiz no atvērtības pie diskriminācijas, parasti pa vidu ir kaut kādi aizspriedumi, kas ir sabiedrībā izveidojušies vai konkrētam cilvēkam viņa pieredzes ceļā izveidojušies aizspriedumi. Un diskriminācija ir tie, kas jau ir tiešām jau tādi nostiprinājušies. Un, mēs tiešām strādājam ar visām šīm tēmām, kas ir diskriminācija pēc dzimuma, vecuma, reliģijas, seksuālās orientācijas, veselības stāvokļa. Tās ir visas tās lietas, ko mēs primāri skatāmies, bet mēs arī sekojam, mums ir tāds pētījums, dažādības kompass, kur mēs strādājam gan ar darba devējiem, gan ar darba ņēmējiem. Un pavisam nesen pagājušā gadā mums bija, un es te skatos arī tos datus, kas tad ir tās lietas, kuras uzņēmēji, ar kurām viņi saskarās vairāk, vai, teiksim, kur tie aizspriedumi izpaužās vairāk un kur mazāk. Un, teiksim, vismazākie aizspriedumi par darbiniekiem, ar ko, teiksim, nav problēmas ņemt darbā, nav problēmas strādāt, ir ar cilvēkiem, kas vēlas atgriezties darbā pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, kas pārstāv citu rasi, kas pārstāv citu reliģisko pārliecību, Ukrainas kara bēgļi un cilvēki, kas pārstāv atšķirīgu seksuālo orientāciju. Ar šiem cilvēkiem vismazākie aizspriedumi, teiksim, vismazākie iebildumi strādāt kopā. Savukārt tās lietas, ko mēs redzam, kas varbūt, kur jau parādās, tomēr gan apzināti, gan neapzināti. Par to es varbūt tālāk arī pateikšu. Tad mums ir aizspriedumi pret cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ja vispār cilvēkiem ar invaliditāti, jo cilvēkiem, kam ir garīgā un intelektuālā rakstura traucējumi, pret tiem ir vēl lielāka aizsprieduma nekā tiem, kuriem ir varbūt kustību traucējumi. Bijušie ieslodzītie mums nepatīk kā kolēģi vai kā darbinieki. Šīs ir tādas tipiskākās lietas, ar ko saskarās. Tas, ko norāda paši darbinieki, ka veids, ar kuru viņi, kuru viņi atpazīst darba vidē, ir vecuma diskriminācija. Un to tiešām arī tā var just. Tas, laikam, arī darba vidē visvairāk var izpausties. Bet kurā galā tos vecos vai tos jaunos neņem? Gan vecos, gan jaunos. Katram vecumam ir savi aizspriedumi. Par jaunajiem ir tā sajūta, ka viens ir tas, ka jaunā paudze jau nestrādā pietiekami cītīgi, jaunai paudzei nav pietiekami zināšanas un pieredzes un tā tālāk. Un par vecāku paudzi atkal ir tā sajūta, ka viņi varbūt ir lēnīgāki vai nevienmēr seko jaunajām tehnoloģijām līdzi, iespējams nevar pietiekami aktīvi vai fleksibli pieslēgties kaut kādiem noteiktiem jautājumiem. Un šīs ir tās lietas, un, teiksim, piemēram, atkal ejot par cilvēkiem ar invaliditāti, mums bija kopā ar Apēronu, kas ir tāda biedrība, kas strādā ar cilvēkiem ar invaliditāti un, principā, aizstāv viņu tiesības. Un bija tāda sajūta vakariņas, kur uzņēmēji varēja satikties ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, ne tikai ar tiem, kam ir kustība traucējumi, bet, piemēram, vājredzīgi, neredzīgi cilvēki ar dzirdes traucējumiem.
Un tur arī ļoti parādījās tie aizspriedumi, ka mēs tā plus mīnus par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, mēs tā esam apraduši. Un arī mums vienmēr liekas, nu jā, bet kā es to cilvēku paņemšu darbā, kā viņš tiks uz otro stāvu, kā viņš darīs to un to. Bet, nu, iedomājamies, paņemt cilvēku programmētāju ar redzes traucējumiem. Nu, kā? Mēs taču viņu neuzaicinātu uz interviju, vai ne? Jo, nu, tu taču jāstāž pie datora, jāskatās ekrānā, ja? Bet, ko es ar to gribu teikt, ka tie arī bieži vien ir tie mūsu aizspriedumi, kas mums ir izveidojušies, ka mēs domājam to cilvēku vietā, jo mēs jau nepārzinām ne šī brīža tehnoloģijas, ne to, ko tas cilvēks var vai nevar, kā viņš ir pielāgojies dzīvei ar šādiem te varbūt ierobežojumiem. Un šajā sajūtu vakariņās arī ļoti labi parādījās, man liekas, Ivars Balodis to parasti min kā piemēru, ka viņiem kā reiz neredzīgs cilvēks strādā par programmētāju, jo ir programmas, kas audiāli ļauj strādāt ar datoru, un viņam nav problēma. Viņš ir atradis veidu, kā viņš var strādāt, un vēl viens stereotips par to, ka, teiksim, šis dažādības vadība vai vides pielāgošana, nezinu, piemēram, jums ir cilvēks, kas ir islāma ticīgais, kuram bieži jāiet lūgties atsevišķā telpā, vēl, nu, ka tas ir dārgi. Bet patiesībā, nu, te jau arī tur droši vien ar dizaineriem un arhitektiem var runāt, ir jau arī šis te universālais dizains. Un viena lieta ir varbūt pielāgot vēsturiskas vecas mājas, bet nu, ne jau visi uzņēmēji strādā un biroji atrodas vēsturiskās vecās mājās. Un ir lietas, kuras var, teiksim, galda augstums, kas ir regulējams, ja mēs te iepriekš runājām par IKEA mēbelēm, viņiem arī pie tam par ļoti pieņemamu cenu ir galdi, kur augstumu var regulēt. Dzirdes cilpas, ko var nolikt, piemēram, ja cilvēks, kas ir ar dzirdes aparātu, tas palīdz viņam atslēgt tos apkārtējos trokšņus, lai viņš var koncentrēti dzirdēt tieši to, ko viņam saka konkrētajā vietā. Tas viss nemaksā pārāk dārgi, un tas ir patiesībā tāds mazs ieguldījums tajā, ka tu paplašini to potenciālo darbinieku loku, kurus tu varētu darbā pieņemt. Nu, es domāju, ka tā ir arī viena no jomām, kur arī uzņēmēji var izglītoties par tām iespējām vai, teiksim, par tām dažreiz pat mazajām kustībām, kas ir vajadzīgas, pielāgojot biroju vai kā citādāk, lai šos te aizspriedumus mazinātu. Un tad vēl viena lieta, es apzinos, ka es monologā runāju, bet vēl viena lieta ir par šiem te neapzinātajiem aizspriedumiem. Tā, manuprāt, ir tā sarežģītākā lieta, jo, nu, arī aizspriedumi ir mums visiem, bet tie neapzinātie aizspriedumi kā reiz ir tie, kas mūsos sēž iekšā, kurus mēs pat nepiefiksējam, ka mums tādi viņi ir, bet kuri vienlaikus ietekmē, piemēram, atlases procesu, atbildības uzticēšanu, ja, vai kaut kādu citu situāciju darbā, nu, tie paši joki, ja, kas mēdz būt kaut kur. Nu, tā ir vēl viena situācija, kas... Nu, bet, piemēram... Nu, es varu minēt savu personīgo piemēru. Mums klasiski ir ārpakalpojums, kas sniedz IT pakalpojums, un pamatā tur strādā jauni vīrieši, nu, nezinu, 19, 20. Un mums bija vajadzīgs pārīts datoru, kas ir jāuzinstalē, un mēs gaidām to ārpakalpojumu, un gaidām vienu dienu, otru dienu, un jau nedēļa paiet, un viņi nesūt, un es jau tādu jau mazliet aizkaitinātu, ka mēs nevaram tikt uz priekšu, un tie datori tur stāv. Un es tagad atnāku vienā dienā uz darbu, un man saka, ir atsūtīts cilvēks. Un es paskatos, un tā ir dāma ap 60. Un man vienkārši tajā momentā pirmā doma, nu, vienkārši tādas dusmas, nu, nopietni. Mēs jau nedēļu gaidām, un tas ir tas, ko viņi mums atsūtīja. Un tajā momentā es, protams, sevi pieķēru, ja, kā cilvēks, kas ikdienā strādā ar aizspriedumiem un stereotipiem, ka, kas vispār liecina par to, ka viņa nespēja. Un protams, ka viņa bija ļoti laba, viņa visus tos datorus sainstlēja, viņa bija profesionāls, viņa pat beigās bija varbūt pat atbilstošāka nekā tie pārējie kolēģi, jo viņa prata paskaidrot tos jautājumus, ko varbūt tie jaunie cilvēki tik labi neaizdomājās.
Bet tas bija piemērs tam kā saka, manam neapzinātajam aizspriedumam, kur visticamāk man nostrādāja tas, ka sieviete gados IT īsti neiet kopā. Ja? Un es, ja es nebūtu devusi viņai iespēju, vai ne, tad faktiski mēs jau varētu runāt par diskrimināciju. Bet vēl mazliet varbūt paturpinot, tu teici, tad pēc tā mērījuma tur parādījās, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām, cilvēki pēc ieslodzījuma, tā kā mazāk. Bet kāds ir tās apmēram proporcijas, cik liela tā ir problēma, kā uzrāda šis mērījums? Katrs 10. tā kā negribētu, vai nezinu, vai 90% negribētu. Tur bija gatavi, pieņemsim, cilvēkus pēc ieslodzījuma bija gatavi ņemt darbā aptuveni 40 plus mīnus %. Ja? Diezgan jau daudz tomēr pie tā. Tad, principā, liela daļa, ja? vai tie pārējie bija, kas mums, jāapstās precīzāk, bija, es atceros, 58% cilvēks ar kustību traucējumiem negribēja ņemt darbā. Tas ir pietiekami liels. 58% negribētu. Jā. Nesaskata, ka viņiem būtu iespēja sastrādāties ar šādiem cilvēkiem. Es teiktu, ka tā tiešām ir tā mūsu aizsprieduma daļa par to, ka mēs domājam, mēs šo cilvēku vietā jau izdomājam, cik sarežģīti mums tas būs. Un vēl viens atkal atsaucoties uz apēronu ir stāsts, kāpēc es atkal par to dažādības vadību gribu runāt, ka mēs labu gribam būt atvērti dažādībai un gribam parādīt arī varbūt uz āru, ka mēs esam uzņēmums, kas ir atvērts, ja? Un tad arī tas pats Ivara piemērs, kad ir kāds uzņēmums, kas pieņem darbā cilvēku ar invaliditāti un pieņem viņu kā cilvēku ar invaliditāti, nevis kā profesionāli, neizdomājot līdz galam, kas būs tie viņa pienākumi, vienkārši, lai būtu reku pie mums strādā, ja, tas cilvēks. Un beigās mēs izdaram sliktu tam cilvēkam, jo viņš nejūtās ērti, un arī apkārtējie kolēģi pēc kāda laika nesaprot, mēs te visi raujamies, ja, mums it kā te vēl viens kolēģis, viņš tā kā nedara to, kas pārējiem jādara, kāpēc, ja. Un tas ir tas sliktais piemērs, un te ir varbūt tas stāsts par to, ka un te ir vajadzīgas tās zināšanas un prasmes par to, kā to cilvēku iekļaut pārējā kolektīvā un kā strādāt ar pārējo kolektīvu, lai viņi saprastu. Plus arī, tas aicinājums neņemt tomēr cilvēku darbā tikai tāpēc, ka viņš ir citas ādas krāsas vai ir kādu citu īpašu pazīmi, bet tomēr skatīties uz viņu kompetencēm. Par to mēs arī vēlāk parunāsim, bet jautājums par to fotografiju, nezinu, esat kaut kā savādāk rēdējuši, bet tādās 10 balēs, ja tā kā būtu tā objektīvi, tu esi, kā saka, pētījusi un jums tur pētīja un viss. Kāda ir tā fotografija Latvijas gadījumā ar to, dažādību, diskrimināciju? Cik mēs esam, nezinu, ja 10 ir izcila situācija, ka tur viss ir totālā kārtībā un viens ir, pilnīgi bēda ielē, un kādu tu atzīmi ielikt tām? Ja balstamies uz to informāciju, kas mums ir pieejama, un jāsaka jau, ka mēs strādājam tomēr ar tiem uzņēmumiem, kas ir atvērti par šiem jautājumiem runāt, es teiktu, ka mēs vēl būtu kaut kur pie 5 ballēm. 5 ballēm. Jo tā izpratne šobrīd lēnām sāk veidoties, un, ja es nemaldos, Valds Dombrovskis bija tas, kas teica, ka grēks neizmantot labu krīzi, vai ne? Šajā situācijā arī tā darba spēka trūkuma situācija, vai arī tas, ka mums pēkšņi tik daudz Ukrainas civiliedzīvotāju valstī ieplūda, viņa savā ziņā ir nospēlējusi par labu, jo viņa ir piespiedusi darba devējus paskatīties šajā virzienā vairāk. Bet kāpēc to jautājumu uzdodu? Proti, mēs visi esam kaut kādā savā informācijas burbulī, tiekamies ar kaut kādiem kaut kādiem cilvēkiem, skatāmies kaut kādu vienu informāciju, citu kaut kur citur. Un vismaz tas, ko es redzu arī Tirdzniecības rūpniecības kameras paspārnē, man šķiet, ka gan mēs kā organizācija, mums ir, man liekas, sievietes vīrieši tā kā puses apmēram tur, jā. Arī vadošos amatos. Arī vadošos amatos mums tā kā tur, jā, ļoti. Tas labs piemērs. Tā arī ir.
mums ir dažādi nosaukto, kā teikt, dažādību spektri. Un patiesībā tas ir kaut kā aizgājis tādā automātiskā režīmā un tā iekļaujošā vide, un tā, ka mums vajadzīgs profesionāls cilvēks savā darbā, ir tajā tas ir kaut kā dabiski tā ir nācis. Un tas, ko es redzu arī biedru vidū, tad strādā dažādos amatos ļoti raiba publika un kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka tas darbspēka pieejamība ir, teiksim, jau nezinu, gadus 10 ir bijusi problēma, un tas turpinās, un vienkārši nav varianti. Ja tu tos darbiniekus kaut kā nespēji iesaistīt, un viņi iet prom, tad tev nav tie darbinieki, un vienkārši dzīvi piespiež. Un ja mēs arī ejam, nezinu, veikalos, ejam dažādos pakalpojumu sniegšanas vietā, mēs redzam, cik dažāda publika mums tur apkalpo un darbojās, bet noteikti tas tā nav visur. Bet tas jautājums ir, vai jūs esat kaut kā skatījušies tādā leņķī, teiksim, viena lieta, mums arī jāatzīstās tirdzniecības rūpniecības kamerā, mums nav tāda atsevišķa dažādības stratēģija vai tāda kaut kāda īpaša tāda, pieeja plāns, kā mēs to dažādību tur veidojam, vadam. Tas vairāk, tā teikt, kā te viens klasiķis teica, nāk no iekšām ar tādu dabisko tādu pieeju. Un tas jautājums mans ir tamdēļ, kā tev šķiet, cik tas, cik ir tas īpatsvars, kas tā kā dabiski to jau dara, varbūt pat neapzinoties, veido ļoti iesaistošu šo tad gan darbspēku iesaisti, gan ar to dažādību nodrošina, bet viņiem nav tas dažādības vadības īpašais plāns, un viņi pat nav pat aizdomājušies. Kā tev šķiet? Mēs esam skatījušies, mēs jau strādājot ar uzņēmējiem redzam, ka tiešām ne visiem ir šīs dažādības stratēģijas. Vai vispār. Bet tas ir tas piecinieks, teiksim, tas piecinieks 10 balēs, tas ir tāpēc, ka nav tā dažādības stratēģija, vai tāpēc, ka netiek strādāts ar dažādību. Tas, man liekas, tomēr divas dažādas lietas. Otrais variants, ka netiek strādāts ar dažādību, jo tas tevis minētais piemērs, ka situācija piespiež. Tas ir fakts, tas, ko es par to krīzi teicu, kad darbinieki trūks, tad jau mēs kļūstam atvērtāki. Teiksim, pēc 2008. gada man vienkārši tas ļoti acīs iekrita. Kādreiz Rimī pārdevējs bija tikai sievietes, un tad bija tā lielais burbulis plīsa, un es gandrīz vai to dienu atceros, ka es ieraudzīju Rimī kasē vīrieti, un man bija tāds pārsteigums, wow, tā kā pirmā reize, vai ne? Bet jau tas vairs nešķiet nekas tāds īpašs. Bet par tām 5 balēm tas stāsts ir, pirmā lieta ir tas, ka mēs nevedam un to dažādību kā lai saka, nestrādājam mērķtiecīgi ar viņu. Un otra lieta ir tas, ka mēdz būt arī tās situācijas, kur darba devēji vai uzņēmēji, kuri vēlas pasniegt, ka viņi ir ļoti atvērti dažādībai, bieži vien tās lietas, ko viņi stāsta, ko viņi piedāvā darbiniekiem, piemēram, brīvdienas noteiktās tur svētku dienās, to jau likums paredz. Respektīvi, tas nav nekas ekstra, ko tu esi pielāgojis saviem darbiniekiem vai nācis pretī viņu saudabīgajai, teiksim tā, atlasē vai kaut kā tā. Tas ir tas, ko likums paredz, un tas ir tikai kaut kas tāds, ko mēs ieviešam. Vai, teiksim, tas pats atkal algu atšķirības, ja, vai dzimumu līdztiesība. Mums jau likumdošanas kontekstā plus mīnus viss ir kārtībā. Tā realitāte mēdz atšķirties. Piemēram, par tām pašām mūžīgās algu atšķirības, par ko tiek runāts. Jā. Tā situācija ir tāda, ka nav jau tā, ka mums ir kaut kāda uzņēmuma, kur strādā tikai vīrieši ar lielajām algām, un tad ir tie uzņēmumi, kur strādā tikai sievietes ar tām mazajām algām. Ja? Ir jomas, par kurām mēs visi zinām, kur mēdz varbūt dominēt viens vai otrs dzimums, bet bieži vien tā situācija ir tāda, ka, teiksim, ir viens liels uzņēmums, kurā ir ļoti dažādi amati, un tā algu atšķirība tiek konstatēta tajā brīdī, kad šie amati tiek, ja tā var teikt, nosvērti. Un nevis mēs šeit runājam par to, diemžēl ir arī situācijas, kad pārdevējs vienā uzņēmumā saņem dažādu algu, ja? Tas ir tāds, jau tāds kliedzošāks un viegli pamanāmāks situācija, bet tā, kas ir tā slēptā situācija, ir tā, ka
ir amati, kas prasa vienlīdzīgu kompetenci, ir vienlīdzīga atbildība, vai pat vienādi, ja, un attiecīgi, tu saliekot kopā, tajā brīdī tu konstatē, ka tur, kur strādā vīrieši, viņi saņem tomēr lielāku to atalgojumu nekā tur, kur strādā sievietes. Šis būs īstenībā, man tad pēc ieraksta būs jāpārbauda, kā ir mums, bet saki lūdzu, tad mērījumi parāda, ka mums tur ir problēma kopumā, ja? Sistemātiskumā un mērķtiecīgā darbībā. Jā. Un tas, ko es minu, ja tas nav mērķtiecīgi, tad ir ļoti viegli iekrist tajos neapzinātajos aizspriedumos. Tev šķiet, ka mēs esam atvērti visiem, tāpēc es arī, piemēram, bieži vien uzsveru to tekstu, ka vienādas un vienlīdzīgas iespējas nav viens un tas pats. Ja tu, piemēram, pasaki, ka, nezinu, kur mums vajag programmētāju, ja visiem ir vienādas iespējas pieteikties, bet te jau, tas jāskata kopumā, kāpēc ir, piemēram, kā viņš saucās, Girltech, ja? Ja, piemēram, mēs skatāmies matemātikas centralizēto eksāmenu rezultāti, burtiski pat sievietēm ir pat labāki. Meitenes nokārto pat labāk nekā puiši. Maz procentu atšķirība, principā līdzīgi. Bet tajā brīdī, kad notiek profesijas izvēle, tad jau sadalās, ja, jo meitenēm ir tur visi tie stereotipi, kas viņām no bērnības ir arī stāstīt. Tā jau tāda tehniska profesija, kur tu tā iesi vai ne, un tā tālāk. Un kaut kā tu neapzināti jau sadalies. Un tad, kad mēs skatāmies inženieru zinātnēs vai IT nozarēs, mēs jau redzam, ka tur jau ir mazāk sievietes nekā viņas pēc rezultātiem varētu. Bet jautājums atgriežoties pie tā atalgojuma līmeņa, skaidrs, ka ir kaut kādas profesijas, kurās kaut kā tā ir izveidojies, ka ir vairāk sievietes un vairāk vīriešu. Kā tu stāstīji par... Bet jautājums, vai tas ir vairāk, nezinu, popularitāte tai profesijai, kaut kāda, bet vai tas vienmēr nozīmē to, ka ja reiz sieviete neņem pa programmētāju vai ja reiz vīrietis neņem pa kasieru? Nē, tās ir divas lietas, respektīvi ir šī sistemātiskā pieeja, kur, teiksim, sieviete nemaz netiek līdz šai programmētāju pozīcijai, tāpēc, kad ir jau bijuši tie, sistēmiskie aizspriedumi, kāpēc viņi vispār nav līdz tam nonākusi. Varbūt viņai tas patika un interesē. Es, diemžēl, personīgi pazīstu vienu dāmu, kas izmācījās par inženieru, ventilāciju inženieri, un pastrādāja tur pāris gadus un konstatēja, ka viņi vienkārši nevar izturēt to vidi, jo visu laiku viņas viedoklis tika apšaubīts, netika ņemts vērā, jo viņi jau tāda meitenīte, vai ne? Paprasīsim tam vecim, ko viņš saka. Jā. Un viņi vienkārši aizgāja no šīs profesijas, saprotot, ka viņi negrib tam veltīt laiku un enerģiju. Un otrs ir tas tā ikdienas atlases aizspriedumu, kur es saku, tās vienādās iespējas, teiksim, tu pasaki, tev vajag to programmētāju, un tad ir, piemēram, situācija, kur tev ir cilvēks ar bijis ieslodzījumā, ja, vai, teiksim, cilvēks ar invaliditāti un cilvēks, kuram nav šādas pazīmes, ja. Un tu automātiski tos trīs cilvēkus paskaties, un tev ir kaut kādi savi kritēriji, pēc kuriem tu izvēlies vienu vai otru, un biežāk izvēlies to, kuram nav šie te iepriekš minētie kritēriji, kurš nav bijis ieslodzīts, kuram nav kaut kādi fiziski ierobežojumi. Un te ir tas jautājums, vai tās iespējas viņiem ir tiešām vienādas, vai ir daļa cilvēku, kuriem vajag, piemēram, arī minēšu, piemēram, par cilvēkiem ar invaliditāti, bieži ir pašcenzūra, jo viņi ir aizsūtījuši uz vairākām vakancēm, savu CV, konstatējuši, ka viņus neaicina, un tad nākamo vakanci viņi jau skatās, ko tad šitā jau tāda būtiska vakance, kur tad es tur vairs sūtīšu. Darba devējs var norādīt sludinājumā, un tas nav ne diskriminējoši nekā citādāk, kad īpaši piezīmēt, kad tai skaitā aicinam pieteikties arī īpašās grupas. Un cilvēks, kas lasa šo sludinājumu, saprot, ka šeit es varu mēģināt. Šeit pret mani izturēsies kā līdzīgi. Labi. Bet pabeidzot par to atalgojumu, tas ir tiešām izmērīts precīzi, ka mums tur tā atšķirība atalgojumā pie līdzīgiem amatiem ir 17% ir. Un tas ir tā kā jau pie līdzīgiem amatiem, nevis kaut kā ļoti nesalīdzinot medmāsiņu ar CEO, bet salīdzinot līdzīgus amatus, jā.
Un arī tas jautājums jau arī, ko es esmu, teiksim, runājusi arī ar personāla atlases kompānijām, tā skaitā, kas atlasa augstākā līmeņa vadītājus, ka tiešām mēdz nostrādāt arī, sievietēm. Pirmkārt, es gribu teikt, ka stereotipi un aizspriedumi ir visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem. Un otrs ir tas, ka tiešām bieži... Es domāju, tikai vīriešiem aizspriedumi. Nē. Labi. un arī šis tā pašcenzūras jautājums, ka sievietēm ir tā sajūta, ka tas būs par daudz, vai es to varēšu tik labi izdarīt, vai vēl kaut ko tādu sevis apšaubīšanu. Tomēr, Diemžēl arī dzimuma kontekstā. Tas ir droši vien tas stāsts, kad kuram te ir skaistākais rokraksts klasītē, Anniņa, tev vissmukākais pieraksts, lūdzu mums te visu, ja? Un tas ietekmē to, kā tu pēc tam skaties. Kāpēc arī dzimuma līdztiesībai ir nozīme uzņēmumā? Jo katram dzimumam ir sava dzīves pieredze un savs skatījums uz lietām. Un arī lietas, ko tu, teiksim, rēķinies, kur, teiksim, vīrietis varbūt divreiz nepadomās, sieviete atkal par daudz pārdomās, ja? Kā, piemēram, paprasot atalgojumu noteiktam amatam, vai pārdomāt, vai vispār, kā mēs smejamies arī par jokiem, ka vīrietis lasa sludinājumu, skatās tā, neatbilst, atbilst, jāizsūt CV. Sieviete lasa sludinājumu, skatās, atbilst, neatbilst vienam. Nē, labi, tad nē, tad neko. Okay. Es, kā precēts cilvēks zinu, ka ir ļoti būtisks atšķirības starp sievietēm un vīriešiem. Tas tā ir, un katram ir savu plusu, savu mīnusu. Bet, man liekas arī tas, ko es no savas pieredzes arī jau varu teikt, ka tur, kur tajā darba kolektīvā ir, nezinu, tikai, vai veči, čaļi, puiši, un vai tikai dāmas, nevienā no otrā variantā nav īsti labi. Labāk ir tāds dažādība šajā ziņā. Pilnīgi noteikti tas klimats veidojās daudz labāk. Mēs te paņēmām tikai no sievietes vīriešu, bet faktiski, jā. Dzimuma līdztiesība ir tas, uz ko mēs tiecamies. Kāpēc mēs skatāmies biežāk par sievietēm runājot? Tāpēc, ka tas ir vēsturiski, ka sievietēm nav bijusi iespēja piedalīties vēlēšanās, mantot un tā tālāk. Un ir bijis kaut kāds laika posms, un joprojām ir kaut kādi tie nosacītie stikla griezti, kas vēl ir jāpārsit. Bet tas mērķis ir dzimuma līdztiesība. Jā, es arī skatos, mums te kameras mājā ir pie sienām tādas vecās bildes no 30. gadu pasākumiem, un tu var redzēt, kur kameras biedru sapulcs, ja. Neviena dāma, visi vīri, tad 30. gadi. Ja mēs tagad ieejam, nezinu, kameras biedru sapulcē, tad īstenībā nesaskaitījām, bet sievietes vīrieši, es domāju, tur stipri līdzīgā proporcijā. Tā kā tas biznesa vidē mainīs, bet iesim tālāk, laiks iet. Arī tajā pētījumā jūs saprotu, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku arī bija tā kā konstatējuši, un viņi saprot, ka tā dažādība ir un ka ar viņu jāstrādā, bet arī bija minējuši, kas ir tie traucējošie apstākļi, kas traucē to dažādību vēl vairāk īstenot savā uzņēmumā, varbūt par tiem mazliet pastāst. Viens no tādiem būtiskākajiem apstākļiem bija par to, ka ir, es jau laikam ieminējos, priekšstats, ka tas ir dārgi. Un otra lieta ir tas, ko mēs pašā sākumā sākām runāt, vai tas tiešām kaut ko pievienos uzņēmumam. Respektīvi, uz dažādības vadību ir tendence skatīties kā uz papildu ekstru, tad, kad tev uzņēmumam iet labi, nevis kā uz varbūt pat diezgan stabilu glābšanas riņķi, kas var palīdzēt arī situācijā, tad, kad uzņēmumam neiet labi. Un es teiktu arī, ka tās ir tās lietas, teiksim, tieši precīzi, jā, lielākā daļa uzņēmēji saka, jā, viņi uzskata, ka tas ir vajadzīgs. Kāpēc jūs to neieviešat? Tāpēc, ka tas ir dārgi un mums tagad ir nopietnākas problēmas. Okay. Kaut kā tā. Un te tad arī ir tas jautājums, kāpēc tad, piemēram, uzņēmuma vadītāji nesaredz to pienesumu. Tur, man liekas, tā pirmā un būtiskākā lieta, kas varētu nostrādāt, un tas, ko es sākumā par tiem norvēģiem minēju, kur, manuprāt, viņi uzrunāja, ir tas, kamēr tev nav konkrēti rādītāji vai KPI, pēc kuriem tu mēri konkrētas lietas, kā tad viņas mainās,
tikmēr tev ir ļoti grūti pateikt, vai, teiksim, tas, ka es šobrīd darbiniekiem nodrošinu elastīgo darba laiku, vai, piemēram, ir iespēja strādāt gan attālināti, gan klātienē, nu, bez tā, ka tie darbinieki jūtās labi, ko tas tieši man dod. Bet, ja tu nodefinē, piemēram, kaut kādu situāciju, tā skaitā ņem vērā darbinieku mainību, ja, vai, teiksim, darbinieku iespēju noturēties darbā, vai otrs stāsts, piemēram, cik strādā vientuļie vecāki, ja, jo bieži vien tas ir aspekts vientuļiem vecākiem, kas pamatā ir sievietes, vai var savienot, teiksim, darbu un tās darba stundas ar to, kas ir nepieciešams bērna aprūpei. Un, nu, to jau var pārvērst arī ciparos, un to var izmērīt, un var pasakot līdzi. Skaidrs, ka kaut kādā brīdī vajadzīgi tie bāzes dati, vai ne? Un es domāju, ka tajā brīdī, kad tu vari uzņēmumu īpašniekiem vai vadībai nodemonstrēt, ka, nu, bet redz, kur tas, ka mums ir šis te elastīgais darba laiks, tas mums nodrošina to, ka mums ir šitie 5 darbinieki, jo pretējā gadījumā viņi aizietu, viņiem tas ir būtiski, ja? Un, nu, visādas citas šīs lietas, ka darbinieks jūtās, ka viņš var būt autentisks, atkal, nu, es atgriežos pie tām sievietēm, bet nu, kas ir tagad tā viena no tēmām ir par šo te autentisko sajūtu. Vai tev, piedod, jākļūst ir par veci, lai iekļautos tajā veču klubiņā, vai tu joprojām vari palikt pietiekami sievišķīga un ar visām tām interesēm, kas tev kā sievietei ir, un iekļauties tajā vadības komandā. Ja? Nu, šie ir tie aspekti, un to visu var arī uzlikt uz papīra, to visu var nomērīt. Un var izsekot. Un tas, ko es sākumā minēju par tiem norvēģiem, nu viņi tiešām to pārvērš jau pat principā naudā. Viņi pasaka, tāpēc, ka jums nav attīstīti. Jūsu uzņēmumu būtu svarīgi, ka jūs attīstītu šo un šo dažādības aspektu. Un tas jums pienestu klāt 500 000. Un, ja jūs veiksiet šādu un šādu darbību, jūs to izdarīsiet, jūs šo 500 000 atgūsiet 1,5–2 gadu laikā. Un tajā momentā viss CEO ir ieinteresēti. Jā, nu, tieši tā, ja ir precīzs algoritms, kādā veidā var saprast, es daru to, un man tas kā akcionāram vai kā dalībniekam nes uzreiz to rezultātu, tad protams, man šķiet, ka ļoti daudz tās dažādības šķautnes, par kurām tu stāsti, man šķiet, ka vismaz lielākā daļa, nu, to tā nesauc, bet to dara tāpat. Es te arī šajā brīdī pastaigāt arī pa kameras ofisu, mums liekas, faktiski neviens te neko nedara, vispār tukši kabinetu vietām un brīžiem. Kaut kā, jā, faktiski te gan Covid ievies savu, manuprāt, arī tādu, ka mēs sapratām, jā, ka tevis minētais attālinātais darbs faktiski ļoti daudzos amatos un daudzās profesijās ir ļoti, ļoti labs risinājums un visiem ir labāk, gan tiem cilvēkiem, kuram paralēli tur ir mazie bērni. Var mazākas telpas nomāt, vai ne? Telpas mums te ir, kur ir, bet katrā ziņā parādās atkal jaunas iespējas. Bet ejam uz priekšu, tātad, jā, es saprotu, ka jums arī ir šī te jaunā mājaslapa. Es gan neesmu viņā vēl, diemžēl, iegājis, bet esmu pierakstījis. Dažādība.lv. Jā, dažādība.lv. Ko tur var atrast? Tas arī ir balstoties uz mūsu dažādības kompasu, kur mēs aptaujājām darba devējus, kas viņiem būtu nepieciešams vai kas viņiem palīdzētu šajā dažādības vadībā. Tad viens no faktiski galvenajiem, kas parādījās, bija, ka būtu labi, ja būtu šāda viena vieta vai platforma, kur varētu to informāciju dabūt vienkopus. Pie tam, redz, ko es uz tām 5 balēm novērtēju to vispārējo uzņēmumu gatavību pievērsties vai darboties dažādības vadībā. Bet, protams, kad tās situācijas, ja viņas skatās individuāli, viņas ir dažādas. Ir uzņēmumi, kuriem varētu droši 8 balvas likt, un ir tādi, kas, varbūt knapi pārkāpuši to slieksni. Un šī dažādība LV platforma ir kā reiz atbilde uz to, ko uzņēmēji norādīja, kas viņiem palīdzētu. Tur ir pieejamas
viss, ko mēs varam ne tikai gan Latvijā, bet arī ārpus Latvijas atrast dažādi ieteikumi, pētījumi, pieredzes stāsti no citiem Latvijas uzņēmumiem, darba devējiem par to, ko viņi dara, kā viņi dara, kas varbūt ir tie grābekļi, uz kuriem viņi ir uzkāpuši. Vienlaikus ir pieejams arī iespēja pieteikties dažādības novērtējumam. Tur mēs arī katru gadu apbalvojam tos, kas ir Tas kaut ko maksā, nemaksā? Tas neko nemaksā. Tas ir tas bonus, ka mēs esam valsts pārvalde, un tā mūsu filozofija ir tāda, ka mums ir jāpalīdz uzņēmējiem, nevis jātraucē. Un tā kā ir šī direktīva par ilgtspēju un dzimumu līdztiesību un tā tālāk, kas nu tagad uzņēmumiem sāk aizvien vairāk raisīt jautājumus un varbūt vērst to skatu tajā virzienā, tad mēs esam sagatavojuši šo platformu kā palīdzību. Gan novērtējumam var iziet cauri, gan konsultācijas var saņemt, gan arī paši var mājaslapā atrast visu, kas ir nepieciešams. Vai es pareizi saprotu, ka faktiski šajā mājaslapā arī ir tie, vismaz informācija par galveno palīdzību, ko Sabiedrības integrācijas fonds var iedot darba devējiem, palīdzēt dažādības tēmās, ja? Jā, un mēs arī šobrīd strādājam, pasaulē tiek uzsākts darbs pie ISO standarta dažādības vadībā. Mēs esam šobrīd ir tādas kā vadlīnijas vienas, kur ir standarts, kas tūlītās, viņš faktiski darbojās, mēs viņu esam pārtulkojuši, viņam vajadzētu tūlītās caur Latvijas standartu tikt apstiprinātam, bet tās ir vadlīnijas, bet arī ISO standarts, kur tur tie principi ir mazliet citādāk, kur varēs certifikātu dabūt, un varēs arī būt jau tādi certificēti dažādības vadības konsultanti, kas tomēr to kvalitātes latiņu noturēs. Pie tā, tas, es domāju, ir kāds 2 gadu darbs, bet tur tad arī nākotnē, teiksim, uzņēmumiem, kas saskatīs, ka viņiem tā joma ir svarīga, viņi varēs pieteikties šādam certifikātam, un tad jau tur būs pavisam tāda sistemātisks atbalsts šai jomai. Un vēl beidzamies, mēs jau zinām laiku esam norunājuši. Beidzamies no jautājumiem vai šķautnēm, kur es gribēju tā kā izrunāt, uzvaicāt, ir jautājums par to, ka cik tas ir tāds, tā dažādības vadība, tāds, nezinu, vai pietiek ar šiem brīvprātīgajiem, rīkiem un aicinājumu, un tas kļūst arvien modernāk un modernāk. Vai tur, kā tu redzi, ir vajadzīgs arī kaut kāds likuma normatīvais regulējums, ka tur, vai kaut kā ar likumu vēl normatīvi vēl pieregulēt kaut kādu šīs tēmas. Ir jau pasaulē valsts, kur regulējumi, kur parādās. Šobrīd ir tā, ka, teiksim, tā direktīva, uz kuru es atsaucos šķiet no 26. gada, ja viņai ir attieksies uz visiem uzņēmumiem, kas biržā tiek kotēti par dzimumu līdztiesību. Bet tas ir dzimuma līdztiesība, tas vēl nav tur visas pārējās dažādības šķautnes. Tas nav visas pārējās, jā, bet tas ir kaut kas, ko šobrīd arī Latvijas valstī, tad Labklājības ministrija strādā pie šī te likuma, un tas būs viens no aspektiem, kas tiks papildināts. Kopumā es jau minēju, ka Latvijā no tās likuma bāzes puses ir diezgan laba tā situācija. Vairāk, es teiktu, ir tāda uzņēmumu, droši vien šobrīd pašiniciatīva, un es vienmēr esmu tas cilvēks, kas ir par to, ka nevajag regulēt, vajag sākumā dot iespēju cilvēkiem, uzņēmumiem šajā gadījumā parādīt to savu brīvo gribu. Un tad, ja mēs redzam, līdzīgi kā dzimuma līdztiesības aspektā, kad ir daudz, kas izdarīts, bet vienalga neizdodas sasniegt, tad varbūt iespējams ir uz laiku nepieciešams kāds papildu regulējums, kas varbūt iedod to grūdienu tam skatam tajā virzienā. Es katrā gadījumā nesaredzu, ka šobrīd būtu kaut kas tāds no likuma puses, kas ļoti iztrūktu, bet tā vēlme, būtu droši vien vairāk nepieciešama, jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ka labākie uzņēmumi ir tie, kuri ir izveidojuši atsevišķu vakanci dažādības vai ilgtspējas vadītājiem. Tad es teiktu, ir tādi uzņēmumi, kas arī ir labi, bet viņi to ir uzticējuši un pielikuši klāt personāla vadītājiem. Un tad ir tādi uzņēmumi, kas vienkārši plūst pa straumi. Un visi šie te varianti
nav pietiekami, jo kamēr par šo tēmu nedeg, nerūpējas un nesaprot uzņēmumu vadītājs, personāla vadītājs, dažādības ilgspējas vadītājs nespēs to rezultātu sasniegt vai tos KPI uzlabot, jo, es nezinu, līdzīgi kā ar personāla vadītāju, ir tās performance management sarunas, ja. Personāla vadītājs var sagatavot visu, viņš var izstrādāt metodiku, viņš var izstrādāt grafiku, viņš var salikt, kad kuram ir jārunā, bet ja vadītājs ar savu darbinieku neaprunājās, tad tas viss ir kaķim zem astes, un dažādības vadībā ir tieši tas pats. Ja vadītājs nav interesēts, ja viņš šo visu neievieš ikdienas procesos iekšā, ja tie ir kaut kādi atsevišķi piekabināti, izveidoti procesi, tad viņi nestrādā. Tas galvenais punkts, ko es gribēju teikt, ir svarīgi, lai runājot arī par dažādību, mēs neaizējam tajā virzienā, ka tas ir, nezinu, tāpēc, ka populāri un stilīgi, es atvainojos par žargonu, vai tāpēc, ka ir kaut kāds normatīvais akts, tad mums ir kaut kāda tur konsultantu čeklista, mēs skatāmies, mums vēl vajadzētu vēl 5 sievietes pa maz, un tad mēs meklējam, vēl tās 5 sievietes, vai mēs meklējam, tur vēl mums vajag tur vienu citu rasi, vai vēl kaut ko. Lai viņš neaiziet, kā tu arī pats sākumā minēja, ka mēs, paņemam cilvēku ar īpašām vajadzībām darbā, nevis tāpēc, ka viņš ir, ka mēs saprotam, ka viņš ir tikpat labs profesionālā ziņā kā citi kolēģi, un viņš mums strādā, nevis, ka mēs viņu pieņemam darbā, tāpēc, ka mums vajag pēc tur kaut kādu checklists vēl vienu šādu cilvēku. Tā ir tā smalkā robeža, kurai droši vien nevajadzētu mums iet pāri, vai ne? Es teiktu, ka tas būtiskākais ir droši vien jēgpilnums. Jā. Ar kādu jēgu mēs to visu darām. Un ja mēs saprotam, ka galvenais mērķis ir tas, lai mēs kļūtu empātiskāki kā sabiedrība, jo būsim godīgi, uzņēmēji ir neformālie līderi, kas veido arī šo te vispārējo sabiedrības noskaņu. Ja mērķis ir padarīt uzņēmumu konkurētspējīgāku, pelnošāku, tad mēs arī ieraugam jēgu tam visam un neņemam cilvēku darbā, kurš vienkārši atsēž un tēlo dažādību, bet ņemam pēc būtības. Bet tas svarīgais ir vienkārši ieraudzīt tās lietas, kur, teiksim, mēs kā cilvēki, kuriem, ja tā var teikt, viss ir dots un no tādām privileģētām pozīcijām, neredzam, kas ir tie, ja tā var teikt, ierobežojumi vai šķēršļi, kas neļauj kaut kādā brīdī. Es arī par tām pašām sievietēm runāju. Latvijā 48% ir vientuļie vecāki, pārsvarā sievietes. Un tas ir objektīvs ierobežojums. Tas ir absolūti objektīvs ierobežojums tam, ka, teiksim, nevar karjerā pakāpties vai vēl kaut ko, jo tu vienkārši saproti, ka tu kaut kādā brīdī nespēsi to savienot. Un darbdevējiem ir jāpadomā par to, vai tas šī brīža, status quo ir tāds, ka šie te cilvēki, kuriem ir tie šķēršļi, var arī šeit strādāt, būt un nokļūt. Es skatos, mums jau ir vairāk kā 50 minūtes raidījumā, droši vien, kad savēlkot kopā. Tad pirmā lieta, ko mēs varam saprast, ka ņemot vērā, ka pirmkārt mums īpaši Latvijas gadījumā darbspēka trūkums ir bijis visu laiku, viņš turpinās vēl aizvien, tad ir no praktiskā viedokļa ir tikai, man liekas, tāds izdzīvošanas pat jautājums ir saprast, kā mēs varam paplašināt šo te darbinieku loku. Un mums Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kurus mēs vēl varētu pieņemt darbā, kur šobrīd varbūt ir bezdarbniekos un kuri nestrādā, bet, lai mēs to praktizētu un praktiski realizētu, mums ir jāsaprot, kā mēs ar dažādiem cilvēkiem spēsim strādāt, un tad viens tas bonus papildus darbinieku iespējas. Otra lieta, kas man tā savalkot to visu kopā nāk prātā, ir tas, ka dažādie cilvēki, loģiski, ka dažādi skatās uz jautājumiem, kuri mums ir uz galda, kas nozīmē, ka tā dažādība mums var palīdzēt gan pašiem procesus uzlabot, gan mūsu produktu uzlabot, kas dienas beigās, pēc Norvēģu piemēru un droši vien citu pasaules piemēriem, dienas beigās var atnest varbūt lielāku peļņu jau uzņēmuma akcionāram
vadītājam. Un, protams, tā ir pati par sevi laba lieta, ka mēs darām cilvēku, nu, kad labāk, kad cilvēks strādā, nekā cilvēks sēž mājās un ir dusmīgs uz visu pasauli. Bet, protams, ir svarīgi, jā, lai mēs neaizējam no tādas, nu, teiksim, dažādības kā tāda skaļā karoga, bet ir svarīgi, lai tas, nu, nāk, nu, lai tā ir tiešām, jēgu, lai mēs neaizmirstam jēgu un ka mēs, nu, faktiski, lai mēs spējam saprast, man patikās ļoti tas piemērs, kur tas programmētājs var būt arī neredzīgs īstenībā tā, un gal galā, kāpēc ne, tikko bija laikam ziņas, ka viens no Maska uzņēmumiem tur bija vispār kā doma spēki, jau spēlē šahu, kas ir vispār kosmos, tā kā... Tas pat ir tāds hobijs šobrīd, kur es zinu, ka sāk attīstīties šīs tehnoloģijas, kur ar domām var helikopteru lidināt. Tā kā, tā kā tas viss iet un dar atcerēties, ka varbūt mums tikai šķiet, ka cilvēks, kurš ir savādāks nekā varbūt es, nu, ka viņš nevarēs darīt to darbu. Īstenībā varbūt viņš var un varbūt pat labāk nekā es. Tā kā, jā, un visu beidzot, tad jā, kopsavilkot gribētu teikt, jā, ka, ja vēl neesam, tad ir jēga aizdomāties par šīm tēmām. Ļoti plaša informācija pieejama šajā Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā dažādība.lv. Un arī Sabiedrības integrācijas fonds, nu, nāks palīgā ar konsultācijām un dažādos veidos, kā šķetināt dažādības jautājumus, ja vajadzīga palīdzība, tā kā var vērsties pie jums Zaiga. Ko? Paldies, ka skatījāties, klausījāties. Paldies, Zaiga, tev par dalību šajā te mūsu podkāstā un atgādināšu tad par tēmu dažādība. Uzņēmumu kontekstā runājam ar Sabiedrības integrācijas fonda vadītāju Zaigu Pūci. Un, jā, paldies, ka klausījāties, skatījāties un skatieties arī un klausāties turpmākos mūsu LTRK, tad podkāstu raidījums Uzņēmuma balss redzēšanos. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.